par to, ka mūsu mērķis ir Eiropas Savienība un līdzdalība NATO, tagad ir daudz grūtāks uzdevums, kas ir jābūt vienošanās par to, kas ir valsts vīzija, kas ir galvenā vērtība. Manuprāt, tā ir zināšanas un inovatīva valsts pārvalde un efektīvs saimniekošanas modelis. Mums ir jābūt Eiropas galgalī, nevis kaut kur apakšgalā. Un es domāju, ka ir izdevīgs brīdis, jo pašlaik bagātākās Eiropas valsts droši vien kļūst nabagāks un nabagākās kļūst bagātāks. Man liekas, ka ir jābūt tādai valstī, kur ir efektīva un mērķtiecīga, un tāda valsts, kur piedāvā saviem cilvēkiem izglītības iespējas un iespēju pilnveidoties un mācīties augt. Vienmēr sakot, tas pats vārds Jaunlatvija, bet 5 lietas, uz ko mēs vēlētos vērst uzmanību, tā ir elastīga ekonomika, tā ir droša sociālā vide, tā ir efektīva valsts pārvalde, inovatīva valsts pārvalde, tā ir iekļaujoša sabiedrība un tā ir pragmatiska ārpolitika. Un es došu vārdu Agnesei, lai viņi iepazīstinātu ar ekonomikas sadaļu. Tad, kā Aleksandrs jau minēja, tad mums noritēja darbs grupās, un šis dokuments, kurš šodien tiks apstiprināts, faktiski patiešām tikai atsevišķas prioritātes un vīzijas tēžu veidā. Mūsu grupā izvērstā programma ekonomikā ir tapusi aptuveni uz 25 lapām šobrīd, bet šis darbs vēl ir visdrīzāk nebeidzams, un mēs acīm redzot turpmāk darbā centīsimies koncentrēties arī uz atsevišķām šīm te prioritārajām lietām, kur mēs jau varētu piedāvāt tad ļoti precīzus un konkrētus risinājumus, varbūt pat jau sadarbībā un konkrētā darbā vēl pirms mums tiek dota iespēja nokļūt šajā te varas izpildu institūcijās. Tātad vispirms par uzņēmējdarbības vidi panāksim Maastrichtas kritēriju ieviešanu un tad izpildi un eiro ieviešanu vidējā termiņā, lai nodrošinātu šo te makroekonomisko stabilitāti un atjaunot investoru uzticību. Tātad patiešām nevienu mēs negrasamies pārsteigt un ieviest tugrikus vai jēnas, bet šis te uzstādījums prasa noteiktu uzdevumu veikšanu, un viens no galvenajiem šajā ziņā varētu būt valsts deficīta panākšana 3% no iekšzemes koprodukta apmērā. Un, lai savukārt veiktu šo uzdevumu, ir nepieciešama vidēja termiņa budžeta plānošana. Nākošais, lai stimulētu finanšu resursu pieejamību vietējai uzņēmējdarbībai, radīsim priekšnoteikumus pensiju fondu līdzekļu ieguldīšanai Latvijas tautsaimniecībā, attīstīsim publiskās un privātās partnerības projektus un palielināsim atļauto ieguldījumu riska kapitālā saskaņā ar speciālistu rekomendācijām. Tas varētu būt no 5 paaugstināts līdz 15%. Veicināsim efektīvu un bioloģisku lauksaimniecības attīstību, atbalstīsim no ģenētiski modificētiem organismiem brīvu zonu izveidošanu Latvijā un Eiropas Savienībā iestāsimies par vienlīdzīgu lauksaimniecības politiku. Un faktiski šeit būtu ļoti svarīgi arī pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienībā un veidot, konsolidēt šo te lobismu Eiropā kopā ar citām mazajām valstīm. Nākošais pie nodokļiem. Šeit ir viena ļoti svarīga lieta, kas pat labāk reizēm netiek ievērota. Proti, tad, ja mēs mainām
kaut ko savā nodokļu politikā, mums tomēr vajadzētu apskatīties, kas notiek vismaz mūsu kaimiņu zemēs. Un faktiski ne tikai ņemt vērā Baltijas reģiona norises, bet arī piedalīties precīzākā koordinēšanā. Tas ir komandas darbs, jūs redzat, ja? Es jau teicu, ka vajag ūdeni. Tātad, lai palielinātu vietējo uzņēmumu konkurētspēju, veiksim nodokļu sloga pārlikšanu no ražošanas uz patēriņu. Kā pirmais šeit varētu būt visdrīzāk iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšana. Savukārt, ja mēs runājam par kādām akcijas nodokļu likmju izmaiņām, tādā gadījumā mums patiešām ir jāskatās, kā mēs izskatāmies blakus saviem kaimiņiem. Nebūs liela efekta tad, ja mēs palielināsim akcīzi, teiksim, automašīnām, bet mūsu iedzīvotāji sāk šīs te automašīnas reģistrēt Lietuvā. Vai nebūs liela jēga, ja mēs uzliksim augstu akcīzi tabakai, ja šī te tabakas bloki, cigarešu bloki tiks vēsti kaut kur blakus, teiksim, no Igaunijas. Tādā gadījumā mūsu šo te plānoto budžeta ieņēmumu vietā drīzāk būs vēl lielāks roks. Vienkāršosim nodokļu nomaksas procedūras un mazināsim nepieciešamo atskaišu skaitu. Jā, šobrīd ir tāda paradoxāla situācija, ja aptaujā uzņēmumus, tad uzņēmējus faktiski, tad šeit iezīmējas divas problēmas. Tiek aizrādīts augsts nodokļu sloks un problēmas ar nodokļu administrēšanu. Tad ārkārtīgi sarežģītas procedūras un laikietilpīgas un brīžiem pat nesaprotamas un ar vienu atskaišu šis skaits ar vienu pieaug. Lai cik tas nebūtu dīvaini, tomēr šis te pirmais iemesls augsts nodokļu sloks salīdzinājumā ar citām valstīm it kā izrādās ir tāds subjektīvs iespējas, ko visdrīzāk iespaidot tieši šis te otrais iemesls. Latvijā, salīdzinot ar citām valstīm, nodokļu sloks nebūtu nav augsts. Tas ir salīdzinoši pat viens no zemākajiem, bet šīs te subjektīvo uzņēmēja sajūtu faktiski rada neapmierinātību, rada drīzāk šī te sarežģītība administrēšanā, plus vēl varbūt arī tas, ka netiek sagaidīta atsaucība no valsts pārvaldes iestādēm, kuras varētu tomēr vairāk piedalīties kā ar konsultējošu lomu un palīdzēt uzņēmējiem pārvarēt šos te administratīvos slogus. Nākošais priekšlikums ir saistīts lielā mērā tieši ar šī brīža aktualitāti, ar to, ka mums būtu jāveicina budžeta ieņēmumi un jaunu uzņēmumu rašanās apstākļos, kad ir tik ļoti liela nenoteiktība tautsaimniecībā par to, kāds būs šīs te iekšējais vai ārējais pieprasījums. Un tad viens no šiem te priekšlikumiem ir ieviest konceptuāli jaunu fiksēto nodokli nelieliem uzņēmumiem, lai veicinātu uzņēmējdarbības uzsākšanu un atvieglot nodokļu administrēšanu gan uzņēmumiem, gan valstī. Jāsaka, ka kā tāds šāds fiksēts nodoklis likumdošanā jau pastāv, tomēr tā piemērošana ir ārkārtīgi ierobežota un šeit ir krietni lielāks un plašāks iespējas to pielietot. Tas varētu būt nodoklis, kas aizstāja uzņēmumu ienākumu nodokli un pievienotās vērtības nodokli, un savukārt šim te mazajam uzņēmumam nebūtu nepieciešams speciāli algot
speciālistu, grāmatvedi, kurš veiktu uzskaiti, bet varētu vienoties ar nodokļu inspektoru par noteiktu nodokli un strādāt vairs galvai nesāpot par to, kas notiks un kā tas būtu, kurā brīdī kāda atskaita jālieto. Tad, lai veicinātu sabalansētu uzņēmumu naudas plūsmu un stimulētu ekonomisko aktivitāti, pakāpeniski atteiksimies no nodokļu avansa maksājumiem. Tad tas arī pat labāk nav faktiski nekas jauns, bet tā ir tā lieta, kas ir jāizdara, lai uzlabotu uzņēmumu likviditāti. Lai veicinātu uzņēmumu attīstību un konkurētspēju, neapliksim ar uzņēmumu ienākumu nodokli ilgtermiņa aktīvos reinvestēto peļņu. Arī šeit faktiski tas nav nekas jauns, tomēr te ir arī nepieciešams papildus darbs, lai paplašinātu šī te reinvestētās peļņas pielietošanas iespējas. Valsts loma ekonomikā. Tad, kā Slava jau minēja, tad viena no būtiskām prioritātēm, kur ir savi darbiņi, kurus var sākt jau šobrīd bez pārlieku lieliem finanšu resursiem, bet turpināt to konsekventi ievērot ilgtermiņā. Tad ir šī te augstas pievienotās vērtības produktu attīstīšana un iespēja šādā veidā arī nodrošināt labi apmaksātas darba vietas. Un šeit ir tad nepieciešama pielietojamās zinātnes un uzņēmējdarbības mijiedarbība. Un tas, ko arī Slava minēja, mēs arī vēlamies pie iespējas tiešām paplašināt arī finansējumu programmām industriālajiem pētījumiem. Un tas, ko savukārt varētu jau šobrīd darīt, ir uzlabot patentēšanas sistēmu, kas bieži vien ir šobrīd neefektīva, un lielā mērā šis ir arī viens no tiem resursiem, kuri jau tagad varētu būt papildus budžeta ieņēmumi, bet tie nav atbilstoši likumdošanas dēļ. Nākošais priekšlikums ir lielā mērā saistīts ar labu pārvaldību. Tad attīstīsim elektroniskos pakalpojumus, centralizēsim Eiropas Savienības fondu administrēšanu un integrēsim datu bāzes, lai samazinātu izmaksas, laika patēriņu un veicinātu informācijas un pakalpojumu pieejamību. Tātad te ir atkal ļoti nepieciešams darbiņš, kas ir jāveic, lai patiešām būtiski ietaupītu budžeta izdevumus un atvieglotu uzņēmēju darbības sākšanu. Liberalizēsim transporta, komunikācijas un pasta pakalpojumus un enerģētikas tirgu, sakārtojot likumdošanu un ieviešot atbilstošu regulācijas sistēmu. Tātad arī šeit ir ļoti plašas iespējas. Tas, protams, nenozīmē to, ka mēs blakus vienām dzelzceļa sliedēm liksim otras, bet šeit mūsu mazās varbūt teritorijas dēļ varētu paplašināt arī sadarbību Baltijas reģionā. Jā, tad krīze faktiski mūs patiešām padarīs gudrākus, bet ne jaunākus, un jau iepriekš skartā problēma ir aktuāla, mēs novecojamies, mums ir iepriekš bijušas negatīvas gan demogrāfiskās, gan migrācijas tendences, tādēļ šajā brīdī joprojām ir aktuāls jautājums par pensiju fondiem un par to, ka mums ir jā, te būtu jāsaka tā, šis te punkts ir ielikts programmā savas aktualitātes dēļ, bet šī te aktualitāte nes sev līdz arī
zināmas problēmas noteikt precīzes uzdevumus. Kādēļ? Valdība šobrīd jau ir apstiprinājusi iemaksu likmes samazināšanu līdz 2% šajā valsts fondēto pensiju schēmā. Tajā pat laikā Saeima vēl lēmumu par to nav pieņēmusi. Un iespējams, ka šis lēmums arī nebūs pozitīvs, jo arī Starptautiskais valūtas fonds izsaka savas iebildes šajā jautājumā. Jā, un vēl viens jautājums, kas šajā sakarā parādās un tuvākajā laikā aktualizēsies, ir par iespēju piesaistīt fondu pārvaldītāju atlīdzību fonda finanšu rādītājiem. Nākošais priekšlikums ir padarīsim efektīvāku publiskā iepirkuma procedūru, uzlabojot atskaites mehānismus un ieviešot kritērijus, un veicināsim caurskatāmību valsts iepirkumos un investīciju projektos un veiksim izmaksu salīdzinājumus ar citu valstu līdzīgiem projektiem. Tātad šis ir atkal vēl viena no pozīcijām, kur ir plašas iespējas ietaupīt budžeta izdevumus. Īpaši šeit, pat bez īpaši plašākiem faktiski komentāriem, varētu pieminēt to pašu ceļu būvi un regulātoru noteikto tarifu politiku. Vēl šajā gadījumā ir iespējas vairāk konsolidēt šos decentralizētos iepirkumus, lai vienotā iepirkumu procedūra paredzētu iespēju ne tikai vienkārši fiziski centralizēt iepirkumu, bet arī konsolidēt pašu šos tipveidu iepirkumus, vienlaicīgi veicot iepirkumus vairākām ministrijām vienam un tā pašam produktam. Izveidosim investīciju piesaistē nepieciešamo infrastruktūru, uzsvaru liekot uz reģionālo attīstību. Te būtu vajadzīgas vairāki pasākumi. Tā būtu industriālo zemi sagatavošana, zemes zonējuma maiņas procedūra pātrināšana un arī uzņēmuma ienākuma nodokļa daļēja pārdala par labu pašvaldībām, lai motivētu pašas pašvaldības piesaistīt savās teritorijās jaunus uzņēmumus, jaunas investīcijas. Tātad nākamais ir valsts pārvalde. Tas, ko mēs vēlamies panākt, ir neliela, efektīva, labi motivēta un atbildīga valsts pārvalde. Tāda valsts pārvalde, kas ir inovatīva. Neapšaubām mēs turpināsim to, kas ir aizsākts cīņā ar korupciju un administratīvajā un politiskajā līmenī. Politiskajā līmenī mēs plānojam veikt nepieciešamās reformas, lai partijas finansējuma jomā, kas attiecās uz valsts pārvaldes funkciju un struktūru auditu, ir mērķis izveidot tādu pārvaldi, lai tā būtu moderna, lai tā kalpot lietotājiem, un tai jābūt ir nomērāmiem sasniegumiem. Un ir jāpastāv atgriezniskais saitēs starp iestādi un klientu. Neapšaubām mēs esam iekavējuši e-pārvaldes izveidošanu, neskatoties uz dažādu ministriju radīšanu šim projektam. Vēl joprojām mēs esam bērnu autiņos attiecībā uz šo jautājumu, salīdzinot kaut vai ar kaimiņiem Igaunijā. Ir jāizdara viss tas, respektīvi ir jāļauj cilvēkiem izdarīt viss tas, kas ir izdarāms attālināti. Vienlaicīgi balstoties uz Igaunijas pieredzi var redzēt, ka ir vesels grupas ar iedzīvotājiem, kuri tādējādi tiek izslēgts, un mums ir jānovērš šīs risks un jāmēģina šī sistēma izveidot tāda, lai šīs grupas netiktu izslēgtas, vienlaicīgi piedāvājot šiem cilvēkiem iespēju apgūt šo sistēmu. Mēs ieviesīsim amatpersonu vērtēšanas, rotācijas un vienotas atalgojuma sistēmu, kas ļaus nomērīt un
attiecīgi arī uzlabot sniegumu. Mēs vēlētos ieviest deputātu politiskās atbildības noteikšanu atbilstoši, ja gadījumā notiek politiskās, ja partijiskās piederības maiņa. Nedaudz eksāmena sajūta. Mēs vēlamies stiprināt tiesu varu, radot pirmstiesas strīdu risināšanas mehānismu, kas ļauj samazināt laiku, izmantojot to liederīgāk un arī efektīvāk izmantojot tiesu resursu. Mums ir doma reformēt un stiprināt šķīrējtiesas institūtu, jo pašlaik viņš ir maz regulēts un diezgan haotisks. Mēs vēlamies atsevišķu lietu kategoriju skatīt 2 instancēs, nevis 3, un droši vien arī ieviest specializētas tiesu palātas. Vienlaicīgi ir jāparedz stingrāk kritērija tiesnešu rotācijas principiem. Par drošu sociālo vidu un jaunradu stimulējošu izglītību. Viens no principiem, ko mēs vēlamies ieviest, ir nauda seko skolēnam. Turpināt, ja piesaistīt reģionālajai reformai arī izglītības reformu. Mēs vēlamies ieviest obligātu vidējo izglītību, jo tas būtu par pamatu tam ekonomiskajam modelim, jeb tai ekonomiskajai politikai, ko savā uzrunā minēja arī Vjačeslavs. Un ir vēlme arī veidot no ģenētiski modificētiem organismiem brīvu zonu. Par iekļaujošo sabiedrību, kur savā uzrunā runāja Kristīne, mēs vēlamies īstenot sociālās iekļaušanas pasākums attiecībā uz esošajām un potenciālajām sociālām riska grupām. Mēs vēlamies atcelt dubulto pilsonību attiecībā uz Latvijas pilsoņu bērniem un Eiropas dalībvalstu pilsoņiem. Un, protams, mums būtu jāveic pasākumi, lai atrisinātu Latvijas nepilsoņu pilnvērtīgu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā. Patreizējā integrācijas politika iespējams ir bijusi neefektīva. Par ārpolitikas punktiem. Mēs vēlētos izmantot visas tās iespējas, ko dod Latvijas dalība Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijās, lai uzturētu Latvijas drošību, protams, un atbalstītu uzņēmējus. Ņemot vērā, ka mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, mums ir jāspēj pilnvērtīgi izmantot šīs resursus. Mums būtu jāveido stabils un pragmātisks attiecības ar kaimiņu valstīm. Šeit ir domāta neapšaubām Krievija, bet tas, kas mums pietrūkst, mums ir jābūt daudz ciešākai integrācijai ar Baltijas valstīm un balstoties uz to pieredzi, kas ir Skandināvijas valstīm, kā arī veidojot jaunas risinājumus. Mans mīļākais piemērs ir vienota konkurences padome Baltijas valstīs. Latvijas enerģētiskā drošība ir viena no prioritātēm, un mums būtu jābūt aktīviem līdzdalībniekiem kopējā enerģētikas tirgu Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, jo man lūdzu būt ļoti efektīvam. Latvija ir gatava pārmaiņām, un es domāju, ka šis pārmaiņu laiks un šī iespēja, ko mums pašlaik sniedz, tas, kas notiek globāli, ir ļoti piemērots tam, lai mēs varētu sākt augt daudz ātrāk nekā tas bija iespējams iepriekš. Un mēs esam gatavi šīm pārmaiņām. Mēs esam gatavi tās īstenot, domājot globāli un strādājot Latvijā. Pateicos.